Viens no Ogres rajona slimnīcas veiksmes stāstiem ir pērn atjaunotā rehabilitācijas nodaļa. Lielajā veselības iestādes kompleksā tieši šajā nodaļā novērots viens no lielākajiem pacientu pieplūdumiem. Ogres rajona slimnīcas rehabilitācijas nodaļā katru gadu pakalpojumus saņem ap 2000 cilvēkiem. Un šī nodaļa ļoti pieprasīta. Un katru mēnesi mēs sniedzam stacionāros rehabilitācijas pakalpojumus 39 pacientiem. Un 70 pacienti kaut kur sanāk katru mēnesi saņem ambulatoros rehabilitācijas pakalpojumus. Un ir nostabilizējušies kadri. Un esam pratuši piesaistīt arī daudz nopietnus jaunus speciālistus, un faktiski tā jauna nodaļa, kur ir tās ļoti veselīgs garšs un tiem pacientiem patīk, un no pacientiem mēs dzirdam daudz labus vārdus par šiem cilvēkiem, un kopējais darbinieku skaits rehabilitācijas nodaļā ir 28. Kas visbiežāk izmanto rehabilitācijas nodaļas pakalpojumus? Visas vecuma grupas un visu profesiju pārstāvi, patiesībā kurš ir izstāvējis rindu pie rehabilitologa un kuram tas ir nepieciešams. Ar kādām kaitēm varbūt tieši? Lielākoties, protams, iezīmējas muguras problēmas, kas mums ir visiem aktuāls. Otra tāda varbūt lielākā grupa ir cilvēki pēc traumām, pēc operācijām, arī pacienti pēc smadzeņu insultiem, infarktiem. Un tad ir bērnu grupa, kur ir ar stājas traucējumiem, ar bronhiālās astmas pacienti, kuri saņem šeit profilaktisku rehabilitācijas procesu. Tās būtu tās svarīgākās grupas. Rehabilitācijas nodaļas fizioterapeits Ivars Bitkovskis ne tikai uzrauga un organizē kolēģu darbu, bet arī pats iesaistās pacientu ārstēšanā. Kā ir ar pacientiem? Kā viņi uzvedās? Vai viņi ir ieinteresēti izveseļoties? Šis ļoti labs jautājums, jo ir dažādi. Un lielākā daļa grib, plus mīnus, mēs statistiski nekādu netaisam, bet pārsvarā cilvēki nāk uz šejieni un viņiem priecīgi tikai no tās vides. Ja, piemēram, mēs runājam par dienu stacionāru, tad viņi sadarbojās, komunicē ar tiem cilvēkiem, kuri ir kopā, kā kaimiņi tajā, un viņi dalās arī pieredzē, dalās arī kaut ko savām lietām. Tas dod viņam atbalstu jau, un noteikti viņi ir daudz atvērtāki, sadarboties ar fizioterapeitiem un arī citiem specialistiem, kas arī diezgan nozīmīgi. Svarīgi esot uzklausīt un veikt ārstu speciālistu norādījumus, kā arī ievērot disciplīnu, turpinot rehabilitāciju arī mājās. Viens no faktoriem, kas var veicināt atlapšanu, esot uztura speciālista padoms. Pie uztura speciālista noteikti vajadzētu vērsties, ja ir kādas hroniskas saslimšanas, ja ir problēmas ar lieko svaru vai samazinātu svaru, jo liekais svars izraisa daudz saslimšanas vai ir galvenais iemesls daudzām saslimšanām, arī ieskaitot locītavu slimībām. Pie uztura speciālista vajadzētu vērsties arī, ja ir kāds kuņģu zārnu traktu slimības, jo tad ir arī šēdienkartes diezgan specifiski jāizvērtē. Var vērsties arī jaundzimušo māmiņas vai arī grūtnieces. Ogres rajona slimnīca ir viena no Latvijas lielākajām reģionālajām slimnīcām. Tas ir liels izaicinājums, taču citu ārstniecības iestāžu konkurences apstākļi nesot šķērslis. Tā uzskata slimnīcas vadītājs Dainis Širovs. Ogres slimnīca iztur to investējot tehnoloģijās, investējot speciālistos, un par šo nodaļu var teikt vislabāko vārdu, jo šeit ir paši jaunākie medicīnas kadri. Tātad visi cilvēki, kuriem faktiski medicīna ir sirdslieta, un kuri ir jauni, spējīgi, un arī kuri grib sevi apliecināt, un tas ir ļoti būtiski. Un vēl ļoti svarīgi tas, ka daudz no viņiem ir stažējušies ārzemēs, un tieši ir izgājuši tādu nopietnu praksi, tādās vecās valstīs, varbūt, kur ir rehabilitācija uz vēl augstāku līmeni. Ar ko jums izdodas noturēt šos jaunos kadrus? Noturēt, protams, izdodas ar tādu pozitīvu atalgojumu sistēmu, ar labiem darba apstākļiem un ar to, ka administrācija atbalsta jauno censoņu, varbūt vēlmes iegādājoties kādu jaunu tehniku, tehnoloģisku iekārtu, ko mēs varbūt varam arī ātrāk atgriezt cilvēkus ierindā. Sižetu veidoju Oļiks Visockis, Artis Supe, Ogres Apriņķa ziņas.